Laipni lūgti šī seminārā, kad mēs runāsim par to, kāpēc panākumi nav tikai saistīti ar talantiem vai iedzimtām īpašībām. Jo panākumi ir disciplīna, raksturs un apzināta izvēle katru dienu. Kopā mēs ar jums aplūkosim 10 īpašības, kuras nav atkarīgas no iedzimtām dotībām, bet tikai no mūsu apņemšanās. Mani sauc Agris Čukurs, esmu senior direktors kompānijā LifeWay, un man ir prieks dalīties ar jums šajos principos. Mēs bieži domājam, ka panākumi ir saistīti ar kādu īpašu talantu, bet panākumi ir vairāk saistīti ar ikdienas izvēli. Izvēle celties agrāk, būt atbildīgam, pildīt solījumus, ieguldīt sevi. Un šodien par šīm 10 lietām, kuras ir pieejamas jebkuram cilvēkam šajā planētā, kuras ir pieejamas bez talantiem, kas ir saistīts tikai ar raksturu un gribu rīkoties. Un pirmais punkts, par kuru es gribētu runāt, ko nosaka mūsu ikdienas izvēle, ir punktualitāte. Jo punktualitāte būtībā ir cīņas forma. Tā pierāda, ka tu vērtē ne tikai citu, bet arī savu laiku. Un, kad tu ierodies laikā, tu kļūsi par cilvēku, uz kuru var paļauties. Un uzticamība sākas ar ļoti konsekventu rīcību. Panākumi sākas ar vienkāršu ieradumu, būt laikā, izpildīt solījumu. Un, tas ir ļoti svarīgi šajā gadījumā, jo, piemēram, ja kāds no mums dodas uz lidostu, tad neskapēc mēs sākam uztraukties par pašu lidojumu un bieži vien ierodamies par stundu, varbūt pat 2 stundām ātrāk lidostā, nekā tas ir nepieciešams. Jo mēs pieļaujam, ka lidmašīna var aizlidot bez mums. Bet tikko mums sākas tādas nelielas lietas, tad, protams, ka mēs sākam ignorēt vai pieļaut, ka es jebkurā gadījumā tāpat ierasties tad, kad man būs vēlme to darīt. Tas ir viens no 10 punktiem, un šis punkts saucās būt laikus. Otrs ir darba etika, jo talants bez disciplīnas ir tikai potenciāls. Un mēs zinām, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir ļoti liels potenciāls, kurš arī tā nekad nav ticis realizēts. Bet tie, kas darbojas darbīgi, neatlaidīgi, viņi uzvar ilgtermiņā. Un darba etika parādās patieso attieksmi pret mērķiem, pret komandu, ar kuru tu strādā. Un tāpēc dari tā, lai tu varētu jebkurā brīdī lepoties ar to, ko tu dari. Jo tikko mēs varam lepoties, tā mums parādās pilnīgi cita stāja. Mūsu ķermenis izmainās, mūsu enerģija izmainās. Trešais punkts, par kuru es gribētu runāt, ir centība. Jo neviens nekad nav sasniedzis savus panākumus tikai ar puses spēku. Nevelc saka, ka sieviete nevar būt uz pusi stāvoklī. Viņa var būt vai nu stāvoklī, vai nebūt stāvoklī. Un, ja mēs ko darām, tad darām to no sirds. Jo 50% pūļu sniedz vismaz 50% rezultātu. Bet 100% attieksme pret to, ko mēs darām, tas ir tas, kas atšķir vidujējību no izcilības. Protams, ir ļoti svarīga mūsu enerģija. Enerģija, kuru mēs būtībā ieguldam, jeb investējam, vai kā sējējs iesējam. Un enerģija tā ļoti ietekmē apkārtējos cilvēkus. Un tāpēc ir jautājums, vai tu esi komandas dzinējspēks, vai tu esi komandas bremze. Jo nevelti saka, ka jebkurš cilvēks, kurš sāk kādu biznesu, viņš jebkurā krīzes situācijā var būt vai nu tas, kas dzēš uguni, vai tas, kas būtībā piededzina uguni. Jo jebkuram cilvēkam, jebkurā dzīves situācijā, jebkurā, akcentēju uz to, ka mums ir 2 spaiņi. Vienā mums ir benzīns, otrā ir ūdens. Un jebkurā dzīves situācijā ir jautājums, kādu spaini tu izmantosi. Vai tu dzēsīsi ar benzīnu, mazo liesmiņu, vai ar ūdeni. Jo cilvēki ļoti jūt, ka tu ienāc kaut kur, viņi noteikti reaģē. Mēs tomēr izdalām enerģiju, un cilvēki to ir ļoti jūtīgi, viņi to ļoti jūt. Tava izvēle ir par to, par ko tu gribi būt.
Jo, ja tev ir pozitīva attieksme, tā vienmēr uzvarēs, tā vienmēr dos rezultātu. Nākošais punkts, par kuru es gribētu runāt, ir mūsu ķermeņa valoda vai body language. Pirms mēs esam vēl paspējuši pateikt pirmo vārdu, cilvēki jau ir mūs nolasījuši. Viņi to dara zemapziņā, milzīgā ātrā laikā. Viņi momentāli skanē apkārtējos cilvēkus un momentāli nolasa šo enerģijas kvalitāti. Jo mūsu stāja, skatiens, žesti, viss par mums runā. Un uzticība sākas ar pārliecību. Un pārliecība sākas ar to, kā tu sevi pasniedz. Ir ļoti vienkārši to izdarīt, un vispār šāds, it sevišķi tas skaitās uz pavasari, viena puse cilvēks skatās uz otru pusi cilvēks, it sevišķi pavasarī, ja kāds ātrāk uzvelk, piemēram, kleitu, sīvieti, piemēram, bet viņi jau nevērtēs pēc kleitas. Viņu nevērtēs pēc, cik dārga tā kleita. Viņa vērtēs pēc tās stājas, kurā viņi to apģērbu nes. Viņa nes sevi būtībā. Un nevelti saka, ka tas ir divu pirkstu princips, un es tagad varētu rādīt, ka ir divi pirksti. Un ja mēs izmantojam šo divu pirkstu principu, mēs noteikti varam izdarīt ļoti vienkāršu lietu. Mēs pieliekam savā, kur mums ir saules pinums, pieliekam šos un noliekam šos divus pirkstus zem. Un tagad vienkārši paceļam pa diviem pirkstiem augstāk un palieciet šī stāvoklī. Šī stāvoklī tā ir mūsu stāja. Ļoti grūti būt negatīvam, ļoti grūti ir žēloties, ļoti grūti ir kaut ko izdarīt, jo mūsu stāja maisa mums. Ja cilvēks, piemēram, ir negatīvi noskaņojums, viņš pieņem tādu, it kā viņš saliecās, viņš grib savērsties tādā kamoliņā, kāds viņš bija embrionālā stāvoklī. Un jūs redzat, ka cilvēks, kurš mēs pēc stājas varam redzēt, vai nu cilvēks peld kā kuģis pa ielu, vai būtībā viņš mēģina noslēpties no visiem, neskatoties uz viņa augumu. Viņš ir sakumpis, viņš mēģina ieņemt šo embrionālo stāvokli. Tā ir mūsu ķermeņa valoda, jo ķermenis nemāk melot. Un tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc stājas, skatiens, žesti, visu runā. Un tā ir mūsu pārliecība. Pirms mēs vēl esam kaut ko pateikuši, jau cilvēks momentāli novērtē to, ko viņš redz. Uzticība sākas ar pārliecību. Tas ir 5. punkts. Un tam nav vajadzīgs talants. Tam nav vajadzīgs iedzimtās dotības. Vienkārši iztaisnojieties. Un, protams, ka pavasars ģenētiski ļoti daudzām sievietēm dod iespēju šo stāju izmainīt. Jo mēs tiešām neskatāmies, it sevišķi es kā vīrietis varu pateikt, es neskatos uz apģērbu vai uz sievi, es skatos, kā viņa sevi pasniedz, kā viņa iet, kāda viņai stāja, kā viņa sēž, kā viņa runā. Tie ir žesti. 6. punkts ir mūsu deksme. Deksme varētu teikt, ka tā ir mūsu profesionalitāte. Tas ir tā, kā mēs uztveram. Un tavs darbs runā skaļāk nekā tavu vārdu. Jo profesionalitāte, jeb eksperts, nozīmē kvalitāti mazās lietās. Nevelti cilvēku ļoti bieži salīdzina ar mazu zvaniņu, jo zvans, labi izliets zvans, viņš veic rezonanci. Viņš būtībā attīra lauku, kurā viņš ir iedarbināts, bet cilvēks, viņš asociējas ar mazu zvaniņu. Viņš ir ļoti kvalitatīvs mazās lietās. Un veids, kā mēs darām kaut ko, bieži atklāja, kā mēs darām visu, kas ir saistīts ar to, ko mēs darām vai nedarām. Tāpēc arī rūpes par detaļām ir cieņa gan pret sevi, gan pret citiem. Un mums ir šī atbildības sajūta, tad mums šī pati motivācija nav tik svarīga. Mums ir šī atbildības sajūta par apkārtējiem cilvēkiem, jo ja mēs esam saņēmuši kaut ko tiešām vērtīgu, tad ir jautājums, vai man tiešām ir vajadzīga motivācija, lai ar kādu padalītos, vai man ir atbildības sajūta, ka es esmu ar viņu padalījies. Un ja viņš man nav dzirdējis vai man ir noliedzis,
tad tas nekādā veidā neatiecas uz manīm, jo es esmu viņu brīdinājis. 7. punkts ir darīt vairāk nekā mēs gaidām. Minimums nav nekad plāns. Tā ir neveiksme nākotnē. Ja mēs visu laiku mēģinām iekonomēt kaut kādus resursus, laiku, enerģiju, attieksmi, īstā izaugsme sākas tur, kur beidzas instrukcijas. Instrukcijas neko nedod. Instrukcijas nedod iespēju mums attīstīties. Vienmēr dariet vairāk nekā no jums sagaida. Dariet kvalitatīvāk nekā no jums sagaida. Un jūs ātri kļūstiet par neaizstājamu cilvēku savā apkārtnē. Nevelti saka, noej 1 kilometru vairāk. Ja tu kaut ko dari, izdari mazliet vairāk nekā no tevis prasa instrukcijas. Jo instrukcijās nav izaugsme, un papildus kilometrā nav nekāda ļaužu pūļa. Ja jūs darīsiet to, ko nedara daudzi, jūs saņemsiet to, ko daudzi pat nevar sapņos stādīties priekšā. Un tas ir tīkla mārketings tieši šajā gadījumā. Ja jūs darat vairāk nekā dara tie, kas ir būtībā pieraduši vai viņi ir dresēti, ka viņi savu laiku vienkārši pārdod par nelielu naudas summu, viņi pārdod pašu svarīgāko savu resursu un kļūst par algotņiem. Viņus ir kāds nopircis, un tas neko neatšķirās no cilvēka, dzimt cilvēka, kurš 17. vai 16. gadsimtā no sava muškunga saņēma ne savu govi, viņam bija privilēģija kopt govi, rūpēties par to govi, bet piens bija jānodod tam, kam piederēja šī govs. Tas pats attiecas, kad govs beidza savu dzīves periodu. Viņam bija jānodod gaļa, nagi, ragi un āda arī tam, kam piederēja šī govs. Un tas ir tas, kā ļoti daudz cilvēku kļūst atkarīgi. Tikai tāpēc, ka kāds piedāvā viņam ļoti ātri atrisināt to, ko viņš varētu nemēģināt atrisināt. Viņu vienkārši nopērk, un to dara kompānijas, to dara bankas, ipotēkas kredīti un viss pārējais. Es negribu tagad iedziļināties. Bet, ja jūs vienmēr darīsiet vairāk nekā no jums sagaida, jūs kļūsiet tiešām neaizstājams cilvēks. Ja jūs vienmēr darīsiet vairāk nekā dara apkārtējie, jūs būsiet viens, jūs atšķirsieties, jūs būsiet savādāks, un tieši tur ir panākumi. Tieši tas nosaka mūsu kvalitāti. 8. punkts - būt sagatavotam. Kad tu esi gatavs, tev nav jāuztraucas. Redziet, zināšanās nav, ja mums ir zināšanas, mums nav spēka. Jo mēs visu laiku mēģināsim sevi radīt iekšēju stresu, mentāli, fizisku, emocionāli, tikai tādā brīdī, ka mēs visu laiku mēģināsim atcerēties. Bet, kad tu esi gatavs, esi sagatavots, tu esi ļoti mierīgs. Tu nekad nerīkojies panikā, tu zini, kas jādara un kas nav jādara. Un gatavība rada pārliecību, un pārliecība rada rezultātus. Tāpēc ļoti svarīgi ir sagatavoties iepriekš, un tu nekad nebūsi pārsteigts, nesagatavots. Tas, kas rada vislielāko stresu. Protams, nākošais moments ir ļoti svarīgs priekš mums. Tā ir mūsu mentālā atvērtība. Jo mācīšanās beidzas tikai tad, kad cilvēks pārstāj klausīties. Bieži vien cilvēks saka, es tevi klausos. Labi, viņš klausās, bet viņš nedzird. Tā ir mūsu atvērtā prāta spējas pieņemt jaunu, pat ja tas nesaskan ar mūsu kaut kādām stereotipiem, dogmām un vēl kaut kādām ļoti dzelzbetona konstrukcijām mūsu mentālā uztverē. Apmācāmība, ja, ir spēja augt. Tā ir spēja atvert mūsu prātu un dzīvi, protams, ka mums dos iespēju. Tas, kurš ir atvērts dzīvei, viņš vienmēr saņem to, ko viņš ir noliedzis savā prātā. Tas ir tas mūsu atļaušanās koridors. Un uzvar tikai tie, kas ir spējīgi mācīties, tie, kas ir mūžīgie studenti, tie, kas nepārtraukti
gatavi mācīties, jo saprot, ka visa dzīve ir mūsu adaptācijas un apmācības process. Un šī atgriezniskā saite nav uzbrukums. Tas ir instruments izaugsmē. Paskatieties, cik daudz cilvēku, viņiem tik grūti ir dalīties ar saviem rezultātiem, ar savām sajūtām, ar savām pārdomām. Viņi ir gatavi visu izdarīt, tikai lai nebūtu viņiem jādod atgrieznisko saiti. Un viņi būtībā aizver sev iespēju izaugsmē. Jo, ja jūs aizverat ausis, jūs aizverat savu ceļu uz nākotni. Atveriet savus prātus. Jo tikai tādā veidā jums parādās jaunas iespējas. Iedomājieties, cik daudz cilvēku sēž uz koncepcijām. Pareizi šodien Zane teica, ka ļoti daudz sēž uz tām gavēšanas tēmām un tā tālāk, ko viņi tikai galvas nav piebāztas. Ja? Viņi domā tādā veidā, viņi kļūs izcilāki vai labāki. Nē, viņi ir aizvēruši savu iespēju uzņemt jauno, to, kas būtībā dotu viņiem rezultātus, un viņi ir nofiksējušies koncepcijās. Tāpēc atver savu prātu, un jums paveras jaunas iespējas. Neesiet tas, kurš visu zina. Ziniet, vēlreiz gribu pateikt, zināšanās nav spēka. Nav spēka, jo ja es zinu, ka es zinu, bet es nemāku, tad tā ir augstprātība, tās nav zināšanas. Esi tas, kas vēlas zināt, esi tas, kas ir izsalcis pret zināšanām. Un, protams, 10. punkts - tā ir labestība. Laipnība nav vājuma pazīme, tā ir cieņa. Jo tā kā tu izturies pret citiem cilvēkiem, cilvēki vienmēr to atcerēsies. Pat jūs esat kādreiz tikušies ar kādu, kas ir atšķīries tikai tāpēc, ka viņš ir bijis laipns pret jums. Jūs to varat atcerēties 10 gadus. Un ilgtermiņa panākumi vienmēr balstās uz attiecībām. Ja jūs radat šī pasaulē, kurā ir diezgan nestabili, radat to mazo saliņu, kurā ir stabilitāte, tad cilvēks, kas ar jums saskarsies, viņš izies cauri jūsu saliņai, bet viņš to atcerēsies. Un, protams, ka viņš kā normāls cilvēks ies tālāk meklēt, kuru vēl labāk varētu būt. Un ja viņš ies un neatradīs, viņš vienmēr atgriezīsies pie jums, jo jūs esat radījuši šo sajūtu. Viņš to jūt un viņš to ļoti labi atcerās. Tāpēc esiet cilvēcīgs, un tas vienmēr atmaksājas. Pat ja jūs esat stingri, tas nenozīmē būt rupjam. Prasīgam un stingram tas nenozīmē būt rupjam, jo spēks bez laipnības, bez cieņas, bez labestības ir tukša vieta. Ilgtermiņa panākuma veidojas tieši attiecībās. Cilvēks vienmēr atceras nevis to, ko jūs viņam teicāt, bet to, kā viņš sevi sajūta tajā brīdī, kad jūs ar viņu kontaktējaties, kā viņš jutās. Tāpēc esiet cilvēcīgi, un tas vienmēr atmaksāsies. Tāpēc, redziet, diezgan ātri mēs varam iziet visus šos punktus, kur absolūti nav nepieciešams nekāds talants, kas ir šīs īpašības, ir pieejams ikvienam. Mums nav vajadzīgs talants, lai mēs ierastos laikā. Mums nav vajadzīgs talants, lai darītu mēs kaut ko no sirds. Ir vajadzīga tikai disciplīna, tikai izvēle, tikai apņemšanās, jo mēs paši veidojam savu panākumu. Dienu pēc dienas, dienu pēc dienas. Tāpēc es gribētu vēlreiz pateikt par šīm īpašībām. 10 lietas, kurām nav nepieciešams talants. Laikus ierasties uz pasākumu. Nokavēšanās ir vienmēr izvēle. Tāpat kā būt uzticamam, tā ir arī izvēle. Punktualitāte apliecina cieņu pret citiem un sevi. Pielikt visas pūles, nav īsāku ceļu, nav nekādu pasākumu. Ja tu dari to, tad dari to kā nākas, vai vispār nedari to. Spēcīga darba ētika. Talants bez disciplīnas ir izniekošanas potenciāls. Ilgtermiņš uzvar darba darītājs. Pozitīvas enerģijas sniegšana. Es cilvēks, kuri citi cilvēki vēlas savā komandā. Enerģija ir ļoti lipīga. Izvēlies saprātīgi. 5. punkts. Būt gatavam. Esi gatavs
lai tev nebūtu jāgatavojas. Sagatavojies iepriekš. Tava paaugstināšanās vienmēr būs atkarīga no tavas sagatavības līmeņa, no tava eksperta statusa. Vienmēr dari vairāk nekā no tevis gaida. Pārsniedz gaidīto, jo minimums nekur nekad neko nenoved. Papildus jūdzei nav sastrēgumu, nav korķu. Uzturēt atvērtu prātu. Esi apmācāms, ka tev dod vārdu vai prasa, lai tu dalītos, jo tā nav kritika, tā ir izaugsmes spēja. Sirdī, kas pārstāja mācīties, jūs sākat noliegt jauno, jūs turaties pie vecā un nestrādājošā. Parādiet savu profesionalitāti, jo jūsu attieksme ir jūsu vizītkarte. Veids, kā jūs darāt jebko, ir veids, kā jūs darāt visu, ko jūs darat. Un jūs pat nepamanāt, ka jebkuram cilvēkam jūs momentāli parādat, kas jūs esat īstenībā. Spēcīgas ķermeņa valodas uzturēšana, pārliecība tiek pamanīta, pirms viņa tiek sadzirdēta. Mēs nolasām otru cilvēku, viņu enerģiju un viņa tieši ķermeņa valodu. Un tā kā jūs sevi prezentējat, nosaka, protams, jūsu tonu, jūsu tembru, tādā veidā, kā jūs pasniedzat to, ar ko jūs dalāties. Un, protams, 10. punkts būt laipnam. Stingrs un laipns nav pretstats. Ilgtermiņa panākums veido tieši attiecības, un, lai tās apgūtu, nav nepieciešams nekāds talants, tikai disciplīna un lēmums. Man ir jautājums, vai tas, ko es tikko pateicu, izraisa jums kādu rezonanci? Un vēl ko es varētu pateikt par ikdienas mūsu izvēli. Vienkārši 10 punkti, kuriem absolūti nav nepieciešams nekāds talants. Un talants, protams, ka tas atver durvis. Cik mēs redzam, cik talantīgi cilvēki piedzimst, bet kāpēc viņi kaut kur dzīves laikā pazūd? Tikai disciplīna ļaus tev iziet caur šīm durvīm. Un šī frāzē ir visa šī būtība. Mēs nevaram kontrolēt, ar ko esam dzimuši, ar kādiem talantiem, ar kādām iespējām. Mēs nevaram kontrolēt, kur mēs esam dzimuši, kādā ģimenē. Mēs nevaram kontrolēt ļoti daudz lietas, bet mēs varam izvēlēties, kā mums attiekties uz to, ko nozīmē mūsu dzīve. Paldies jums, ka jūs bijāt šodien ar mani. Mēs diezgan ātri izgājām šos 10 punktus, un es ticu, ka jūs aiziesiet no šī semināra vienu vai pat vairākiem soļiem, ko jūs pieņemsiet un sāksiet viņus pielietot. Un uzreiz redzēsiet, kādas izmaiņas notiek jūsu dzīvē. Jo panākumi sāks tikai ar izvēli. Un jums šī izvēle ir, viņi ir jūsu rokās. Un, protams, ja vēlaties uzturēt kontaktus, rakstiet, sekojiet. Iespējams, ka mēs arī pat tuvākā nākotnē tiksimies, jo mums ir jau ieplānots 4. maijā Rīgā mūsu partneru atbraukšana no Peru, Genādijs, un iespējams, ka Rostislavs pat būs no Varšavas, un mums būs šāda tikšanās 4. maijā Rīgā. Un mēs varēsim klātienē, būtībā, kā saka, auriski tikties. Ja? Protams, izmantojiet šo QR kodu, varat fotografēt viņu. Viņš jūsu telefonā momentāli dos iespēju iziet uz mūsu YouTube kanālu. Labi, paldies!